mums šodien kopā Iveta Galēja, žurnāliste, saimniece ikdienā un godos, daudz grāmatu autori un arī tulkotāja. Bet šodien mēs runāsim par konservēšanu, jo ir vasara, laiks, kad mēs gatavojamies ziemai. Un man šķiet, ka tieši konservēšana beidzamajā laikā ir piedzīvojusi tādu kā atzimšanu. Lai gan it kā visu var nopirkt, mēs tomēr atkal ķeramies pie dažādām saglabāšanas metodēm. Kas ir pati labākā konservēšanas metode? Pati labākā, es teiktu vienkāršākā, tā ir sālīšana un skābēšana. Bet patiesībā par to renesansi es tagad sauktu, ka šī jau ir kāda trešā renesanse konservēšanai. Jo tad, kad atvērās robežas savulaik 90. gados, tad likās, ka viss ir nopērkams, neko mājās nevajag gatavot un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kad saprata cilvēki, ka tās garšas ir vienveidīgas, ka tās garšas ir, varētu teikt, ka es saku plikas, tad atkal sākās otrā atzimšana, un jau atkal ir trešā atzimšana, sālīšana un skābēšana, jā, kas būtībā ir viens no fermentēšanas veidiem. Tagad ir tas aktuālākais, tāpēc, ka veselīgākais un arī vienkāršākais. Vai ir kaut kāds, kāds dārzenis vai auglis, kuru nevar vai nedrīkst konservēt? Patiesībā var konservēt pilnīgi visu, sākot jau pavasarī ar gārsu, var konservēt nātris, var konservēt virzu, un tad jau tie tradicionālie, tad nāk logas, tad nāk augļi, un beig galā jau arī dārzeņi rudenī, ziemā, tā ka vispār patiesībā konservēt var visu cauri gadu, bet pavasars ir tas uzrāviens. Kas ir tie konservi, kas noteikti ir tavā saimniecībā? Manā noteikti ir visādos veidos konservēti tomāti, arī skābēti tomāti, gurķi pats par sevi, bet man ļoti patīk dažādas mērcītes ar interesantām garšām. Man patīk kombinēt tādas lietas un tādus produktus, kas citiem varbūt šķiet nesavienojami, bet es eksperimentēju un arī man patīk vārīt zaptītes tikai, mums mājās neviens viņas neēd. Bet es vāru nevis vienkārši tāpat, bet es arī lieku turklāt dažādas garšvielas, lieku arī piparus un pielēju vēl šo to arī varbūt grādīgāku un izmēģinu visādas jaunas receptes un rezultātā reizēm top arī brīnumi. Kas ir varbūt tev ir kāda mīļākā konservēšanas recepte, kas arī ir šajā grāmatā un ko tu noteikti ieteiktu izmēģināt? Man ir viena tāda pamata marināde, ko es sākumā pamēģināju ar tomātiem. Tad es sapratu, ka tā ir universāla un var ar visu, ko. Tas ir baziliks kopā ar etiķi, cukuru, sāli un ļoti daudz sinepi graudiņiem savārīts marinādē, kur pārlēj pāri pēc tam tomātiem, vai pat labi gurķiem, var kabačiem, visam kā. Tātad šajā grāmatā var atrast receptes, arī kaut kādu konservēšanas vēsturi. Te ir vairāk akcents tieši uz konkrētām receptēm, bet arī dažādām receptēm, lai var pamēģināt gan tie, kuriem patīk tradicionāli konservi, gan arī tie, kas meklē kaut ko jaunu un neparastu. Paldies, tā bija Iveta Galēja un konservēšana.